Vai tas ir iespējams? Jā. No 26. gada 1. jūlija parāda piedziņas process, ja summa nepārsniedz 15 000 eiro un par parādu summu nav strīda, notiek automatizēti. Kreditoram jāaizpilda tiešsaistē veidlapa par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājumu kārtībā. Tiešsaistē veicam arī valsts nodevas samaksa. Veidlapu tālāk apstrādās sistēma, kas nodrošinās pieteikumu pieņemšanu, formālo datu pārbaudi un paziņojumu nosūtīšanu parādniekam. Kreditoram veidlapā vairs nebūs jānorāda parādnieka dzīvesvieta. Parādniekam dots mēnesis atbildēji. Ja parādnieks parāda summai nepiekritīs, tad šādā kārtībā parādu piedzīt nevarēs. Tātad kreditoram būs nepieciešams vērsties tiesā vispārējā kārtībā, kas būs dārgāk un ilgāk. Ja parādnieks piekritīs parāda summai daļēji, tad atzītajā parāda daļā parāds tiks piedzīts. Ja parādnieks neatbildēs, tad parāds tiks piedzīts. Šajā sakarā jautājums parādniekiem. Vai jums ir izveidota oficiālā elektroniskā adrese un vai deklarētajā dzīvesvietas adresē saņemat pastu?